Sveiki, vērši gadu mijā. Skatāmies, ko nesīs 2026. gads vērši zīmē dzimušajiem. Komfortu, mieru, sakārtotību, māju sajūtu, harmoniju, iekšēju harmoniju un arī harmoniju, ko sniedz daba, apmierinājumu, auglību, sievišķību, grūtiecību. Es, protams, saku tiem, kam tas interesē, tādu piepildījumu. Tā ir imperators kārts un tā ir viena no skaistākajām sievišķās pilnīgās enerģijas kārtīm. Tas nozīmē, ka visas šīs lietas ir iespējams izbaudīt, pašu dzīvi iespējams izbaudīt. Tajā kārtī ir mazliet miera, mazliet vairāk tāda nogaidīšanas efekta, un varbūt, ka šis gads varētu būt tāds mazliet mierīgāks, vairāk atpūtas, vairāk izbaudīšanas. Nu, kam tad man to stāstīt, ja nevērsim? Tātad vērši, tā ir jūsu gada kārts, jo šīs kārtas pārvaldnieks arī ir Venēra, tāpat kā vērša zīmē. Es domāju, ka šis būs patiešām skaisti un jums atbilstoši. Paskatīsimies gan, kas tā ir tā lieta, lai visu nesabojātu, ko neņemt līdzi. Pirmkārt, neņemiet līdzi pieticību. Gan jau iztiksim, gan jau man jau daudz nevajag, neko jau nevajag, es jau jums visu, šo nē. Šo gluži vienkārši atstājiet un arī atstājiet tās attiecības un tos cilvēkus, kas ir tā kā akmens kaklā, kuri jūs vairāk tā kā atņem enerģiju, atņem resursu, atņem laiku, atņem prieku, dažkārt atņem gluži vienkārši prieku, tos arī atstājiet un te jums ir vēl tāds mēnesis droši vien pārdomām gada mijā, kas tas ir, kas man visvairāk atņem enerģijas, jo patiesībā tas ir saistīts ar apkārtējiem cilvēkiem. Jā, tātad tās lietas, ko neņemt līdzi un ko attīstīt. Fortūna saka, attīsti lielās lietas, attīsti globālās lietas, domā lielos lēcienos, tā kā lielos lokos, par lielām lietām, dari lietas īstajā laikā un īstajā vietā. Tā kā jūsu gada kārts bija nogaidi, bet tajā brīdī, kad tu redzi, ka ir, tagad ritīgi ir, tajā brīdī es negaidu, tajā vienkārši lec iekšā un dari. Un tas ir arī tāda ļaušanās notikumiem, kas ir apkārt. Tev pašam tie notikumi nav jāprovocē, tie notikumi būs, viņi nāks, viņi parādīsies, un jūsu uzdevums ir vienkārši uz viņiem reaģēt laicīgi, nevis tā kā, man tagad jāpasēž, es jau padomāšu, jo Fortūna saka, tas jau ir tikai viens mirklis, ka tu vari atkal uzlikt uz tā viļņa, tu atkal vari būt apritē, tu atkal vari būt kaut kādā redzamā vietā, kas tev nesīs patiesībā ritīgi daudz prieka, vai tad nav tā meitene ritīgi priecīgi, varbūt, ka jums arī jāpamēģina kādu karuseļu. Un padoms. Labs gan jums gads gaidāms. 9 kausi ir par baudīšanu, tā kā kārtīgi saprotiet visas tās lietas, kas jums ir, un to lietu ir daudz, un ko baudīt, un apskatīt, un priecāties, un būt apmierinātam, un svinēt, un patiešām gribās teikt, tāds treknais gads ir gaidāms vēršiem. Tikai atcerieties, ka jāizmet ir ārā tā pieticība un tie cilvēki, kas velk tev uz leju, un pārējais viss ir lieliski, vienkārši lieliski. Lai jums izdodas tieši tā šo gadu arī nodzīvot, un mēs tiekamies atkal.